armreslingai plauksti, ja, un, teiksim, apakšdēluma vingrinājumi ir armreslinga maizes vingrinājumi. Bez tā nekas nenotiekās, ja. Attiecīgi var strādāt ar kantelēm, ar brīviem svariem, ar blokiem, ar stieni, dažādas variantus. Muskulis labi atjaunojās. Lielākoties viņš tāds spītīgā muskuļu grupa, varam strādāt regulāri, bieži vien caur dienu, dažādas vingrinājumus. Intensitāti būtu labi mainīt, bet nevajag baidīties no liela atkārtojuma skaita armreslingā. Strādāt ar apakšdēluma vingrinājumiem, jo apakšdēluma vingrinājumam, tāpat kā igra muskulim, ir pietiekoši šis adaptācijas process ir pietiekoši tāds specifisks. Var klasiski nodemonstrēt, teiksim, pēdējā laikā viens no maniem tādiem favorītu vingrinājumiem. Pat klasika. Apakšdēlums uz ceļgala ar hanteli. Atrod daudz stabilu pozīciju. Amplitūda vismaz līdz taisnam, vai pat var nelielu mīnusiņu. Augšā neliela fiksācija. Kāds pluss ir kantelē, tomēr no stieņa ir zināma nestabilitāte, gan plauksnā, līdz to radot atkal apkārtējo muskuļu tādu stabilizējošu darbību. Kāds pluss ir varbūt atšķirībai ceļgals, atšķirībā no sola, te būtu stabilāks, precīzāks izpildījums. Šeit pluss reizēm mēs varam kaut ko varbūt kompensēt, bet atkal pluss ir šī nestabilitāte, kas rada mums atkal labāku stabilizātoru darbību.